Labdien! Mans vārds ir Gins Paleckis, un šodien gribu pastāstīt jums par meditāciju. Pirmkārt, kas es tāds esmu? Pamatā strādāju kā fizioterapeits, esmu arī jogas pasniedzējs, strādāju universitātē. Hobiji ir skriešana, joga un kalistēnika. Kas es noteikti neesmu, es noteikti neesmu nekāds apgaismots skolotājs, tāpēc viss, ko šodien saku, ir mana pieredze līdz šim, un varu jums galvot, ka pēc gada man jau būs citas atziņas, vai šīs pašas lietas, ko stāstīšu, par ko stāstīšu šodien, jau būs citā gaismā, ko es gribu. Šogad atzīmēju 20 gadus, kopš meditēju katru dienu, un gribētu padalīties ar atziņām līdz šim, jo pienāk laiks, kad, ja tavs trauks piepildās, kad tev viņš ir jāiztukšo, lai tu varētu iemācīties kaut ko jaunu. Tāpēc esmu centies apkopot tādas kā svarīgākās atziņas, un lai varētu pēc tam augt tālāk. Lūk, ja kādreiz es teicu, ka meditācija ir priekš visiem, tad tagad es teiktu gan jā, gan nē. Jo kaut kāda forma relaksācijai, elpošanas vingrinājumiem un meditācijai būtu noderīga visiem, bet ir noteikti cilvēku grupas, kuriem būtu jābūt uzmanīgākiem šajā sakrā, un par to tad es arī pastāstīšu nedaudz vēlāk. Nu, sāksim no tāda nedaudz filozofiskā aspekta. Aristoteles savulaik teica, ka prāts ir kā plāksne rakstīšanai, un ka mums piedzimstot šī lapa, šī plāksne ir balta. Un pamazām pieaugot, šī te plāksne, šī te mūsu lapa uzņem šos te iespaidus no ārpuses, un mēs kļūstam par to, kas mēs esam. Un kaut kādā ziņā varētu piekrist, jo mēs kļūstam par to, ko atkārtojam. Jo mazs bērns, atkārtojot kustības, pamazām iemācās kustību patērnus, dažādas prasmes, arvien sarežģītākas. Tāpat arī bērns sākumā nezina, kā viņu sauc, bet vecāki pastāvīgi atkārtojot viņu vārdu, līdz ar to pamazām viņš iemācās, kā viņu sauc, kur viņš dzīvo, kas viņš tāds ir. No šīm ārējās vides, šiem stimuliem un informācijas, tad mēs kļūstam par to, kas mēs esam lielā mērā. Un šeit atziņa no neirozinātnes, ka tie neironi, kas aktivizējas kopā, arī saslēdzās kopā. Un, ja paskatās tādā fizioloģiskā līmenī, tad jā, tas, ko mēs atkārtojam, tas nostiprinās. Mēs iegūstam informāciju, kaut kādas izjūtas, caur maņām. Tas stimulē mūsu emocijas un domas, kas stimulē atkal vienu otru, un beigās nostiprinās mūsu noteikti uzvedības paterni. Nu, vienkāršiem vārdiem, tu esi tas, ko tu atkārto. Tu kļūsti par to, ko tu atkārto. Un kur ir problēma ar šo 21. gadsimtā, ka mēs esam ļoti, ļoti šajā informācijas laikmetā. Un tas, ko mēs skatāmies un uztveram caur ekrānu, lielā mērā mūs neapzinoties ietekmē mūs vairāk nekā mēs to iedomājamies. Tīri no tāda fizioloģiska līmeņa, tad mūsu smadzeņu pirmais un galvenais uzdevums ir izdzīvošana, un priekš tā ir mehānismi. Smadzenes bieži vien pirmkārt mūsu nervu sistēma pēdiņās visur pirmkārt redz slikto. Lielā mērā mēs esam ieprogrammēti meklēt šīs lietas, kas varētu apdraudēt mūs. Līdz ar to, ka mēs esam tumšā telpā, kaut kas sakustās, kaut kas čab. Ja mēs neesam pazīstamā vidē, mēs varam satrūkties, jo mums ir šīs aizsardzības reflekss, tā kā sargāties. Mēs gaidām to briesmīgāko. Jo lielā mērā tas ir palīdzējis mums izdzīvot visus šos tūkstošus gadus. Un otra lieta, ka mēs veidojam šablonus. Smadzenes veido šo šablonus, lai ietaupītu laiku un resursus. Ja sākotnēji mazam bērnam augot, viņš ar grūtībām atkārto kādu kustību, tad pamazām tas kļūst par šo ieradumu noteiktos līmeņos, un tad mums ir viegli
atkārtot šo kustību. Tas pats vēlāk notiek arī tīri psiholoģiski ar kaut kādām uzvedības lietām. Un tas ir palīdzoši, jo tas ietilpa laiku un resursus, ka mums nav jāmācās katru dienu no jauna rakstīt vai pacelt karoti, piemēram. Tie pašā laikā ir kaut kādi gan kustība, gan uzvedības modeļi, kas ar laiku varbūt kļūst arvien mazāk efektīvi, bet mēs esam lielā mērā vienkārši iestrēguši tajā visā. Un tas uzreiz jautājums par brīvo gribu, jo mums varbūt liekas bieži vien, ka mēs izvēlamies to, ko gribam, bet patiesībā mums šī te aizberga neredzamā daļa, kas ir zem mums, šī te, sauksim to par varbūt zemapziņu, lielā mērā nosaka mūsu šīs te izvēles. Mums liekas, ka mēs izvēlamies, bet patiesībā mēs neapzināti izvēlamies tās durvis dzīvē, varbūt, kuras ir ērtāk atveramas, kuras ir pieejamākas, kuras ir ierastākas. Lūk, tas pats arī meditācijas kontekstā mums ir jāsaprot, ka prātam ir noslēdz uz negatīvu domāšanu un nevajadzētu baidīties no tā, ka apsēžoties, varbūt, kad ir grūtība apklusināt šo te prātu un kad tu varbūt sāc un mēģini, tev liekas, ka tev nesanāk. Tev nesanāk prāts klīst, bet tāda ir viņa daba. Viņa daba ir skatīties apkārt un būt aktīvam. Bet ir veidi, kā iemācīties prātu un nomierināt. Problēma ir to, ka neviens jau mūs tā neiemāca, kā to prātu nomierināt. Jo skolā mums māca būt par pēc iespējas efektīvākiem patērētājiem. Mēs uzaugam domājot, ka laimīga dzīve ir atkarīga no ārējiem apstākļiem. Līdz ar to mēs pamatā cenšamies veidot dzīvi tā, lai izvairītos no nepatīkamiem šiem te apstākļiem. Un pēc iespējas vairāk patīkamu un pēc iespējas mazāk nepatīkamu. Nu, protams, tas ir loģiski, tas ir saprotami. Un tad mūsdienās ar zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem mēs cenšamies padarīt dzīvi arvien vieglāku, un ātrāku un ērtāku. Um, un lielā mērā mums tas ir izdevies, ja paskatās uz 21. gadsimta sasniegumiem. Un tieši tāpēc, ka šie sasniegumi ir bijuši tik ātri un tik jaudīgi, mūsdienās arvien vairāk runā par to, ka meditācija ir ļoti svarīga mūsu psiholoģijai, mūsu mentālajai veselībai. Un bieži vien arī veselības aprūpes speciālisti iesaka meditāciju kā tādu kā mentālās higienas formu. Nu, piemēram, tiek ieteikta bieži vien socializēšanās, vingrošana, miegs, protams, ēšana, runāšana, cilvēkiem socializēšanās, apzinātība, meditācija, atturēties no kaitīgiem ieradumiem. Nu, šeit viņi ir sagrupēti noteiktā secībā, bet es droši vien nedaudz pamainītu, jo miegs un uzturs un vingrošana droši vien ka būtu pirmie trīs. Katrā ziņā noteikti pirms meditācijas. Jo, ja mums nav miegs, ja mums nav uzturs, un ja mēs nepievēršam uzmanību savam fiziskai veselībai, ķermenim, vingrošanai tā skaitā, tad tāda meditācija mums palīdzēs, bet droši vien, ka ne tik daudz, kā mēs gaidām. Dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgs kognitīvais pirkstu nospiedums, respektīvi šie te neirālie tīkli ir dažādi katram no mums. Un ir liela tāda šablona, kā varētu iedalīt šo te pirkstu nospiedumus, bet lielā mērā mēs katrs esam atšķirīgs, un tieši tāpēc dažādiem cilvēkiem vislabākos rezultātus varētu sniegt atšķirīgi meditācijas veidi, pie tam arī dažādos dzīves posmos. Ja paskatās uz pētījumiem, tad zinātnē mēdz iedalīt šos meditācijas veidus. Piemēram, šī te konstruktīvā ģimene, kur mēs kaut ko veidojam, respektīvi meditācija grupa, kur ir šī te noteikti veida konstruēšana. Nu, piemēram, mūsdienas populāra tāda mīlošas labestības veicināšana, tāda formas meditācija ir. Tad ir uzmanības grupa, sauksim to tā, kur tu koncentrē uzmanību noteiktā veidā. Ir dekonstruktīvā grupa, kur tev ir darīšana ar to, kas ir šis es, kas tu esi, un tu pamazām atlaid un atmet lietas no šī sava
es struktūras, kas ir liekas un vairs nav vajadzīgas priekš tevis. Nu, tas ir tāds viens no dalījumiem, kā mūsdienās uz to var paskatīties. Bet kas ir svarīgi, ir atrast to savu veidu, kā noankurot apziņu. Un katram viņš būs nedaudz savādāks. Ir, ja atkal pastāst par šīm te meditāciju grupām, tad dažiem būs vieglāk kultivēt sevī, piemēram, šo te mīlestības izjūtu, ka tu vēli labu sev un citiem, šī te mīlošās labestības meditācija. Citiem būs vieglāk varbūt šī te koncentrēšanās, apziņas savākšanas meditācijas. Citi atkal vairāk būs tādā kā šajā tad dekonstruktīvajā grupā, kur tu apzinājies, kas tu esi, apzinājies, kas tu neesi, un pamazām, pamazām kā sīpols slāni pa slānim tu atlaidi šos te ieradumus, šos te šablonus. Un, nu, ja tu esi izvēlējies to meditācijas veidu, un tu viņu mēģini, un kā tad pateikt, ka tas ir tavs un tev sanāk, nu, viens no veidiem ir ilgtermiņā, ja tu jūties vieglāks un laimīgāks un tāds brīvāks, tas nozīmē, ka tu visticamāk dodies pareizajā virzienā. Un šo te meditācijas izvēli vajadzētu ņemt vērā, meditācijas izvēlē vajadzētu ņemt vērā savas spējas. Nu, ja tev tās spējas, teiksim, savākt uzmanību nav tādas kā, nu, piemēram, ja tev ir tikai 6 gadi, tad tu nevari gaidīt, ka tu būsi tikpat gudrs, cik tavs vecākais brālis, kuram varbūt ir 20, 25 gadi. Teiksim, tas, kas ir tev vajadzīgs tavā attīstības periodā, ir atšķirīgs no tā, kas ir vajadzīgs varbūt kādam, ko tu zini, kurš ir vecāks, pieaugušāks par tevi, kurš varbūt ar lielāku pieredzi šajā pašā meditācijā. Tāpēc, ja tavs paziņa meditē pusstundu vai stundu dienā, tad, ja tu tikko sācis, tad nu, tas nav gluži labākais, ko tu varētu darīt. Tev vajadzētu sākt ar 5 minūtēm visticamāk. Un varbūt arī tu piecelies kādā rītā un saproti, ka jā, šodien nav laba pašsajūta, un tad varbūt arī ir vērts sajust šo savu stāvokli un nespiest sevi tur, kur durvis ir aizvērtas. Teiksim, tev vajag būt gudram attiecībā uz to, kādas ir tavas spējas un iespējas dotajā brīdī, jo tas arī mainās no dienas uz dienu. Nu, lielā mērā mūsdienās medicīnā vismaz šo te meditāciju uztver kā tādu, kā jau es teicu, prāta higiēnu un treniņu, un tas lielā mērā arī atbilst tam, kā strādā mūsu smadzenes. Tas ir kā treniņš smadzenēm lielā mērā, treniņš uzmanībai. Jo, kad prāts aizklīst, tu atved viņu atpakaļ. Viņš noteikti aizklīdīs prom, un tev atkal viņš ir jāved atpakaļ pie sava šī te, piemēram, koncentrēšanās objekta. Un tava meditācijas prasme ir ne tik daudz tas, ka tu vari noturēt uzmanību uz kaut ko vienu, nenovēršoties, bet drīzāk šis te treniņa process pats noteiktajā brīdī, kad tu pamani, ka tu esi aizklīdis un ka tu atved šo te uzmanību atpakaļ uz šo tavu izvēlēto uzmanības objektu. Un tieši šis te pamanīšana un atvešana atpakaļ ir šis te treniņa process, kur mūsu uzmanība arī trenējās. Un šeit atkal paskatoties uz pētījumiem, ir dažādi modeļi, kā tas tiek pasniegts un prezentēts. Ja paskatās labajā pusē, mums ir dažādas smadzeņu daļas un ir pieņemts viņus sadalīt tādos kā tīklos, teiksim, ir noteikti smadzeņu daļas, kas savienojās un komunicē savā starpā. Tagad tu esi nomodā, tu vērs uzmanību uz kaut ko, tad ir šis te zaļais tīkls, kad tu neko īpaši nekoncentrējies un smadzenes vienkārši domu ritenis klīst pats pa sevi. Un tas ir tas, kā mums ir parasti ikdienā. Tad, piemēram, šis te dzeltenais ir tas, kur tu apzināti vērs uzmanību un kur tu atkal pārorientējies. Nu, respektīvi, paskatoties uz bildi pa kreisi, tu, piemēram, apsēdies, tu sāc fokusēties, un tev ir noteikti šis te smadzeņu tīkls, kas strādā. Tad kaut kādā brīdī tavs prāts aizklīst. Tu to pamani, tu atkal atlaidi vaļā to, ko tu esi pieķēries, šis te otrs objekts, šis te varbūt suns ierējās vai kaimiņš kaut ko skaļi sāk runāt, vai arī tu atcerējies kaut ko, tu vienkārši viņu pamani, palaid to vaļā un atgriezies pie tā,
uzmanības objektu, ko tu biji izvēlējies, un tu turpini fokusēties. Nu, šāds te aplis meditācijas laikā ir atkal un atkal. Un tas arī ir šis te treniņa process, un no tā nevajag baidīties. Tu vienkārši izvēlējies šo te objektu, uz ko tu vērs uzmanību, un tu esi vērīgs un apzināts, un tu atgriezies atkal pie šī te meditācijas objekta, tad, kad tu pamani, ka tu esi aizklīdis, un tas ir treniņš. Un, ja tev prāts aizklīdis, nenozīmē, ka tu nemāki meditēt. Tas vienkārši nozīmē to, ka tu esi procesā. Jo neviens, kurš sāk meditēt, nav tā, ka viņš uzreiz tā kā sāk un viss sanāk, un domas nav, un viss ir skaisti. Nē, pat tiem, kas meditē daudzus gadu desmitus, ir katru dienu atkal un atkal tu pamosties, un varbūt tev jāsāk ir bieži vien no nulles, teiksim, šī tā uzmanība, bet vienkārši ar pieredzi, ar laiku tev arvien ātrāk tu vari pamanīt šo tā aizklīšanu un arvien ātrāk un efektīvāk tur atgriezties un noturēt šo tu uzmanību. Un šī ir prasme, kas ir svarīga jebkurā dzīves sfērā. Tas, kas vēl mūsdienās ir interesanti, kad ir arvien vairāk šīs te palīga ierīces, kas var palīdzēt šajā procesā. Nu, piemēram, ja šeit kreisajā stūrī augšpusē ir tāda kā ierīce, ko tu uzvelc uz pieres, kura nolas tavus smadzeņu viļņus, un konkrēti smadzeņu viļņus tieši priekšējā daļā, šī te smadzeņu garoza priekšējā puse, kas atbild par šo te uzmanības fokusu. Un, ja ierīce nolas, ka tu neesi fokusēts, tad viņi tev dod signālu, dod skaņu. Un tad tu pamani, ka tu esi aizklīdis caur šo te skaņu, šo te ārējo sensoro informāciju, un tu vari atgriezt savu uzmanību. Līdzīgi ir šī te ierīce, kas ir arī apīra apliekama, bet šajā gadījumā tie ir nevis smadzeņu elektromagnētiskie viļņi, bet asins pieplūdums smadzeņu šeit priekšējai daļai. Jo tad, kad tu vērs uzmanību, aktivizē šī smadzeņu priekšējā daļa, un tu vari, jā, tad ierīce nolasa, ka jā, tur ir kaut kāda darbība, asins cirkulants, nozīmē, ka tu koncentrējies, un tad viņi tev iedod tādu kā atgrieznisko seitu ar bumbiņu, kas iet pa kalnu augšā, tāda kā spēle uzmanībai. Tad ir dažādas ierīces ar skaņām, kreisajā apakšējā stūrī, un tad ir mūsdienās pat tāda, tāda metode, kad ir ultraskaņa, kura stimulē ļoti precīzi izmērot sākumā, skenējot, ja nemaldos, tā bija magnētiskā rezonansē, skenējot tavu galvas smadzenes, šo te struktūru, atrodot noteiktu punktu smadzenēs, kas ir pētīts un pierādīts, kas aktivizējas šie te punkti noteikti meditācijā, un tad šī stimulācija notiek ar ultraskaņu. Un ir cilvēki, kas to ir mēģinājuši, un tas ir tādā diezgan eksperimentālā stadijā pašlaik, bet ņemot vērā, cik ātri viss attīstās, tad varētu arī interesantas lietas redzēt šajā sfērā nākotnē. Bet bišķiņ nokāpjot no šī te futuristiskā skatījuma atpakaļ pagātnē, tad meditācija nav nekas jauns. Un ja mēs tagad mēģinām zinātnē to visu, kā saka, apkopot, sakopot, saprast un optimizēt, tad periodā no 900. gada līdz 200. gadam pirms mūsu ēras, jau tad pasaulē attīstījās vairāk šīs te kontemplatīvās tradīcijas. Un konkrēti meditācijas kontekstā mūs interesē hinduisms, budisms, džainisms un daoisms. Teiksim, savu veidu meditācijas tradīcijas un prakses ir sastopamas teju katrā tādā kā reliģiskā tradīcijā, bet konkrēti šīs izceļas. Nu, piemēram, Apollona templis Delfos. Virs vārtiem bija, ja nemaldos, joprojām ir uzraksts pazīsti, jeb iepazīsti sevi. No budisma konteksta, teiksim, ir interesanti, vismaz man interesanti bija atrast šo te dzīves riteni, tā teikt. Un riteņa centrā simboliski ir trīs dzīvnieki. Ir cūka, ir čūska un ir putns. Un šī te cūka simbolizē neziņu, čūska nepatiku un putns pieķeršanos.
Un principā visu šī te dzīves, dzimšanas un nāves un ciešanu un baudas un visu šī te dzīves ciklu pamatā un centrā ir tieši šie te trīs simboliskie dzīvnieki. Tas, ka mēs nezinām, mums ir šī te neziņa, mēs nezinām, kas mēs esam. Mēs cenšamies ķerties pie tā, kas mums patīk, un mēs cenšamies atstumt to, kas nepatīk. Un mūsu dzīve pastāvīgi ir šī te cīņa, un ap to tad arī veidojas mūsu mazais es, un arvien vairāk mēs esam šajā te ritenī. Un ja vien mēs varam šo te neziņu mazināt vai novērst, tad tā doma ir, ka to arī pamazām mazāk būs šajā ritenī, spēs iziet no riteņa, simboliski izsakoties. Jogas kontekstā tradicionāli tādas lielās jogas tradīcija, lielās jogas, teiksim, tā ir trīs. Šī te žnāna, jeb zināšana joga, karma joga, jeb darbības joga, un bhakti joga, jeb tāda veltīšanās paļāvības joga. Nu, vēsturiski tās bija varbūt tās lielās, un kaut kur apakšā vienmēr ir bijuši arī šī te rāģi joga, jeb astoņu soļu joga. Nu, ir dažādi vārdi, kā to sauc, šo te, bet tas vienmēr ir bijis varbūt tā vairāk askētiem lielā mērā. Nu, ja tā paskatās vēsturiski, bija šī te, sākumā bija šie te bramīni, priesteri, kas iegaumēja no galvas tūkstošiem šīs te vēdes, šos vēdiskos dziedājumus. Tas tika pamazām viss šī tradīcija vienkāršot priekš vienkāršā cilvēka, attīstīja šī te karma joga, mīlestības paļāvības joga, un kaut kur apakšā vienmēr ir bijuši šo te askētu, teiksim, pieeja. Bet pastīsimies tuvāk, atgriezīsimies pie tā vēlāk, nedaudz pastīsimies tuvāk uz to, kad tieši tajā indiešu tādā filozofiskajā, teiksim, domāšanā, kas tad ir tas, kas tu esi, kas ir šis te tu. Un te varētu uzdot jautājumu, vai tu apzinies savu ķermeni, vai tavs ķermenis apzinās tevi, vai tu apzinies savas emocijas, vai tavas emocijas apzinās tevi, vai tu apzinies savas domas, vai arī tavas domas apzinās tevi. Izvēršot šo te domu tālāk, kas tad notiek, kad tu guli? Jo mēs varam gulēt, un mēs varam redzēt sapņus, mēs varam arī neredzēt sapņus. Bet kas tad ir, kas pieredz tos sapņus, jo tajā laikā tu jau neesi gluži pie samaņas. Un tā doma, jā, paskatoties vēl, piemēram, ja tu esi neapzināts, nu, nosacīti bezsamaņā, un tev ir mentāla aktivitāte, tad šajā kvadrantā, labajā augšējā stūrī, tad to varētu saukt, ka tu guli un tev ir sapņi. Tu esi bezsamaņā, tu esi neapzināts, bet tev ir mentāla aktivitāte. Tā tad tu sapņo. Ja tu esi neapzināts un tev nav mentāla aktivitāte, tas nozīmē, visticamāk, tu guli, un tev ir šī te miegs bez sapņiem, dziļais miegs. Tu esi apzināts ar mentālo aktivitāti, šis te augšējais kreisais kvadrants, visticamāk, tas ir tagad, kad tu esi nomodā, tu klausies, tu domā līdzi, tu strādā, teiksim. Un kas tad ir šī te apzinātība bez mentālas aktivitātes, nu to tad mēs varētu nosaukt par iespējams šo te meditatīvo stāvokli, par meditāciju. Lūk, un paskatoties jā uz šo te jogas pieeju, jogas filozofiju, tad jau izsenes apziņa, jeb visu tas, kas ir, tas, kas mēs esam, iedala šajās te vairākās tādās kā eksistences daļās. Ir šī te tīrā apziņa, ir šis te dziļā miega stāvoklis, ir sapņu miega stāvoklis un ir nomods. Un visa mūsu tā diena un ikdiena un dzīve cirkulē caur šiem visiem trījiem. Un pareizāk četriem. Bet tas ceturtais, tas augstākais, ir tā doma jogā, ka tas ir tas, kas ir tas nemainīgais, tas ir tas pirmsākums, tas ir būtībā tas, kas tu esi. Un tad šeit šajā simbolā viņš ir atdalīts no visas šīs te plūsmas caur sapņiem, caur nomodiem un tā tālāk.
pašā pamatā stāv kaut kas dziļāks, šis te dziļāks slānis, tas, kas tu esi. Un prātam kā tādam mums ir šīs te piecas klešas, jeb slimības, jeb kaitas, tā teikt. Pašā pamatā koks ir tas, ka tu atkal ir šita neziņa, ignorants, tāda kā tumsonība, teiksim, nu, ka tu nezini, kas tu esi. Un nezinot, un tu ienākot šajā materiālajā pasaulē, teiksim tā, tu atkal jau centies, nu, tu pieķeries lietām, kas tev patīk, kā jau jebkurš dzīvnieks, tu atstum lietas, kas tev nepatīk, balstoties uz to veidojas tavs ego, tavu personību, tu mēģini, kā saka, savas individuālās šīs te preferences, tad arvien vairāk patīkamu un mazāk nepatīkamu. Balstoties uz to, uz šo te ego, ar viņš kļūst arvien stingrāks, tad kā pretstats tam tu baidies arvien vairāk pazaudēt. Kaut kur neapzināti ir šīs te bailes pazaudēt sevi, jo tu būtībā nezini, kas tu esi ārpus šī te mazā es. Un tā ir tā neziņa, ka tu nezini šo tavu pirmsākumu, teiksim, tā tīro apziņas stāvokli, kas bija pirms tu vispār ienāci šeit, atnāci šeit uz šo zemi. Tad jogas filozofija ir šāda, šī ir tā viena no atziņām un domām. Kaut kur līdzīga, kā arī budismā bija ar šiem te trīs simboliskajiem dzīvniekiem. Ja pastāst uz vēdām, pareizāk uz Upanišadām, tad jā, bieži vien ir minēts, ka prāts ir cilvēka verdzības un arī atbrīves cēlonis. Prāts, kas ir pieķēries maņu objektiem, jeb ārējām lietām, ved uz verdzību, taču tā, kad tas atdalās, kļūst brīvāks, tad tas sliecas uz atbrīvu, šo te iekšējo dimensiju. Tālāk esība, kas ir smalkāka par smalkāko un dižāka par dižāko, sēž katras radības sirdī. Tas, kurš ir brīvs no vēlmēm, no šīm ārējām mainīgajām lietām un impulsiem, tad redz to pirmsākumu caur šo te prātu un maņu rāmumu un kļūst brīvs. Vai arī, piemēram, kā upes, kas plūst uz leju, sasniedzot jūru, atsakās no saviem nosaukumiem un formām un kļūst neatšķiramas. Tāpat arī izgaismotā dvēsele, topot brīva no vārda un formas, sasniedz šo te visaugstāko. Nu, lūk, atkal jau parādās, ka ir šis te pirmavots, no kā mēs esam nākuši, caur ko mēs ejam un pie kā atgriežamies. Vienkārši, ka mums šis te mazais es ir pieņēmis kaut kādas šīs te ārējas formas un identificējas ar šīm te lietām, kas mainās, un agrāk vai vēlāk viņas atstāja mūs. Un, ja tu esi nedaudz iepazinis šo te savu nemainīgo, mūžīgo daļu, tad tev vieglāk ir iespējams ļaut atlaist šīs te lietas, kas ir nākušas no ārpuses un kas ir īslaicīgas. Tāpēc tādiem vienkāršākiem vārdiem mēģinot atkal rezumēt, un šis ir atkal no jogas sūtrām, jeb Patanželī jogas sūtras, tāds kā ļoti īsts tādi izteicieni, uz ko balstās būtībā mūsdien tās pašas hatha jogas, teiksim, filozofija pamatā lielā mērā, vismaz filozofiskā kontekstā. Kad prāts ir nomierinājies caur jogu, jeb šo te vienošanos, tad redzētājs, jeb, teiksim, šī te iekšējā dimensija, šī dvēsele, jeb šis patiesais es, atpūšas pats savā dabā. Un citā laikā, kad prāts nav nomierināts, tad šis te redzētājs, šī te iekšējā būtība ir aizņemta ar prāta mainīgajiem stāvokļiem. Restīvi, tu kļūsti tā kā apžilbis ar ārējām krāsām un skaņām un garšām un savu personību un visu, kas griežās ap to centrālo kodolu. Un tu bišķiņ pazūdi tajā visā. Tāpēc jogas mērķis ir atbrīvot šo te redzētāju, šo te patieso es no identificēšanās ar prātu. Un lielā mērā mēs pat varam teikt, ka prāts ir kā vēl viena maņa, vienkārši kaut kāds kontrola centrs un postenis, kas varbūt sistematizē šīs te ārējās maņas, bet viņš joprojām ir perifērs, šis te fiziskais prāts joprojām ir perifērs attiecībā pret mūsu patieso nemainīgo dabu.
Tāpēc jogas kontekstā, ja mēs runājam par meditāciju jogas kontekstā, tad jā, ir šī te doma atziņa par dvēseli, jeb to arī sauc citiem vārdiem, nu, šo te būtību, kas ir nemainīga. Budismā atkal būs nedaudz savādāk. Jā, atkarībā no budismu tradīcijas, bet tur par tādu dvēseli gluži nerunā. Bet tādā iesācēja līmenī varbūt tas nav tik būtisks šīs tā atšķirības. Bet jogas tradīcijā, jā, piemēram, citējot Bhagavad Gītu, kas ir viens no atkal tādiem, viens no galvenajiem rakstiem, jā, indiešu tajā filozofiskajā domāšanā. Līdzīgi kā cilvēks atsakās no veciem un nolietotiem apģērbiem un velk jaunus apģērbus, tāpat arī iemiesotā dvēsele, atmetot vecus un nolietotus šos te ķermeņus, pieņem jaunus. Līdz ar ko viscaur jogas domai, filozofija ir šī te doma. Vēl ir atziņa par ilūziju, un negluži tā, ka pasaule ir ilūzija un viņa būtu jāatmet, bet drīzāk kā pasauli tādu, kā mēs viņu redzam caur savām maņām, domājot par to, ka tas, ko mēs redzam, ir absolūta patiesība, tas drīzāk ir maldīgs. Teiksim, maldīgi ir uztvert šo te savu mazo īslaicīgo es kā galējo realitāti, jo viss plūst un mainās, un arī mūsu ķermenis un prāts un arī šī te, jā, šie te slāņi, ko mēs esam uzvilkuši it kā apkārt sev šai tā kodolam, esencei un dvēselē, tas viss mainās. Un tad ilūzija ir redzēt to visu kā īstu un nemainīgu un sagaidīt, ka tas būs, jā, mūžīgs. Tas noved būtībā pie ciešanām. Vēl ir interesanta doma par šo te karmu, un, jā, pieņems domāt, ka mums ir trīs veidi. Viena tas, ko mēs esam uzkrājuši, atkal jau tad šī tā atziņa, ka mēs dzīvojam nevienu, bet vairākas dzīves, daudzas. Un šajā konkrētajā vienā dzīvē mēs esam paņēmuši kaut kādu daļu no visa tā, kas mums ir uzkrāts. Un darbojoties ar šo te, izdzīvojot šo te daļu, kas mums ir, teiksim, liktenis, kas paredzēts mums ir, miedarbojoties ar to, tad mēs atkal uzkarājam kaut ko jaunu pēc tam. Un tā tas cikls turpinās un nekad nebeidzās, līdz tu iegūsti būtībā brīvību no šī te riteņa. Līdzīgi kā tas bija šajā budistu dzīves aplī. Kas ir vēl noderīgi arī meditācijas kontekstā, ir šī te jogas atziņa par to, ka mums ir būtībā trīs ķermeņi. Ir šis te fiziskais, ir smalkais un ir viss dziļākais. Un ja fiziskais ir skaidrs, tas ko mēs spogulī redzam, tad šis te smalkais ir gan mūsu prāts, gan emocijas, gan arī dzīvības spēks. Un šis te vissmalkākais ir, jā, nu, kaut kas, kas ir ļoti tuvu tad dvēselē. Un vēl ir šī te atziņa par prānu, jeb dzīves spēku, kas caurvīja visu visumu un arī caurvīja mūsu un mūsu ķermeni. Un mūsu, jo īpaši šo te smalko ķermeni. Tad šī te dzīvības spēks ķermenī sadalās piecās daļās, tā kā pieci vēji. Nav tik būtiski to visu mācīties un analizēt, bet ir interesanti paskatīties. Jā, kā šī dzīves spēks kustās, ir galvenie kanāli, tas dzīves spēks kustās kā upe, kā dažādas šīs te upes, dzīves spēku upes, un tur, kur šīs te upes krustojās, tad tas ir tad, tie centri, ko varētu saukt par čakrām, teiksim. Un tad nereti arī meditācijas tradīcijās ir meditācijas noteiktām šiem te dzīves spēka riteņiem, centriem. Jo īpaši tas, ko jūs grāmatās redzēsiet, ir jā, trešā acis un arī sirds centrs. Bieži vien tas ir tāds prominentākais. Tiksim, austrumu cīņās tas ir vairāk vēdra rajons. Ķīniešu tradīcijā, piemēram. Bet jogas tradīcijā ja paskatās šo te astoņu pakāpju ceļu, tad ir astoņas šīs te astoņu soļi.
Un jogas sūtras būtībā sākās nevis ar to vieglāko un vienkāršāko un to pamata, bet tieši ar to samādī, jeb to augstāko to realizāciju, jo traktāts bija rakstīts un veidos tādā veidā, ka, lai netērētu laiku, cilvēks, kurš atver šo te tāpat no grāmatu, kurš sāk lasīt, viņš redz to galēju instrukciju un būs varbūt ļoti maz tā cilvēku, bet būs, kas uzreiz sapratīs būtību un uzreiz varēs netērējot laiku caur visiem citiem, uzreiz sasniegt šo te augstāko. Tajā pašā laikā visiem pārējiem tad būtu, kā saka, ja nesanāk augstākais, tad ir meditācija, nesanāk tas, tad ir koncentrēšanās, to grūti, tad ir maņu atvilkšana no ārpuses uz iekšpusi. To tad var izdarīt ar elpošanas vingrinājumiem. Elpošana, elpošana sakārtot sabalansēts ķermenis, un pirms tam ir vajadzīgas iekšējās un disciplīnas, ko tu dari ar sevi, un disciplīnas ārējās, ko tu dari savā ikdienas dzīvē. Un tad atkal vienkāršākiem vārdiem, teiksim, ir sākot riteni no otra gala, tad ir tas, ko tu ārēji ievēro, disciplīnas, kas tev ir iekšējās, nu, teiksim, patiesīgums un nevardarbība. Nu, tās ir dažas no šīm. Tad ir tev ķermeņa balanss un sabalansēts ķermenis noved pie sabalansētas elpas. Sabalansēta elpa nomēra nervu sistēmu, ka tu vairs neesi tā kā uzvilkts uz visām pusēm, ka tu vari savākties sevī. Savākšanās sevī noved pie koncentrēšanās, noturības, un noturīga koncentrēšanās noved pie meditācijas. Un, ja tu vari ilgstošāk būt šajā meditācijā, tad tu vari aizsniegties līdz šīm tad dziļākiem sevis slānim, kas ir, jā, tava šī te būtība, tavs šis te, teiksim, tas dvēseles dziļākā šī te daļa, šīs te pirmavots, kas ir katrā no mums, pamazām, soli pa solim. Un tāpēc, ja paskatās uz rietumiem, rietumu tradīcijām, tad mums ir viens vārds, mums ir meditācija. Bet austrumos var saprast dažādas lietas ar to. Kas meditācija mēs varam kā saprast kā elpošanas vingrinājumus, kā šo te maņu atvilkšanu, varbūt tā arī koncentrēšanās vai meditācija, vai šis te augstākais tāds kā transa stāvoklis, teiksim tā. Un tad var redzēt vienkārši pēc valodas, kad austrumos šīs te prakses ir jau gadu tūkstošiem un simtiem tā kā darītas un aprakstītas, un viss šī te terminoloģija ir daudz smalkāka. Un tad galu galā, kas tad ir tā meditācija? Lietvārds vai darbības vārds, tas ir kaut kas, ko tu dari, vai tas ir tavs šis te apziņas līmenis kaut kāds, un uzreiz jāsaka, ka meditācija nav kaut kas, ko tu paņem no ārpuses, kaut kas, ko tu sasniedz un turi, jo pat šī tad turēšana būtu kaut kas, ko šis tavs mazais es, šis te ego darītu. Drīzāk drīzāk varētu teikt, ka meditācija ir apziņas stāvoklis, jo vismaz, ja paskatās uz šiem te rakstiem, tad Diāna ir šis te stāvoklis, šis te lietvārds, kaut kas, kas jau tev ir, tev piedzimstot, nevis kaut kas, ko tu cīnies un dari un sasniedz. Prāta koncentrēšanās process būs, piemēram, šī te dārena, un tas būs darbības, varbūt vairāk simbols kā darbības vārds. Restīvi, tu pieliec piepūli, lai savāktu savu prātu. Bet tagad, kad tu nonāc meditācijas stāvoklī, tad tas ir kaut kas, kas tev jau ir bijis, kaut kas, kas ir iedzimts, kaut kas, kas ir dabīgs priekš tevis. Drīzāk no tāda aspekta nedabīgs ir tas, ka tavs prāts vienmēr lēkā un ir prom, un ka tu nepazīsti. Es galīgi aizmirsu šo te savu dziļāko daļu. Tas ir drīzāk nedabīgi, ka tu esi spiests dzīvot tādā kā arvien lielākā prāta ritenī, nezinot mieru un attālpu. Tādā ziņā normāli būtu, ja mums katram būtu iespēja atslābināties, apsēsties, nomierināties un atgūties nedaudz. Bišķiņ viss šīs te lietas, kas griežās mūsos un ap mums palaist nedaudz vaļā
uzelpot. Un tas nav kaut kas, ka tu paņem kaut ko no ārpuses. Tas ir drīzāk tas, ka tu atlaidi kaut ko, ko tu turi, varbūt pat neapzināti. Un atlaižot šo te lieko, tu vari uzelpot ar to, kas tu esi, nevis censties panākt kaut ko ārpus sevis. Labs piemērs šim ir gulēšana. Teiksim, tā tu vari sagatavoties miegam, bet miegs nav gluži kaut kas, ko tu dari. Un līdzīgi ir ar meditāciju. Tu vari sagatavot ārējos apstākļus, bet pamatā tas ir apziņas stāvoklis, kas jau ir dziļāk tevī. Tāda kā pamat programma, uz kā viss balstās, tāda kā tāfele balta, uz kā viss tiek uzrakstīts. Līdz ar to gan tavs ķermenis, gan tavs prāts un emocijas tādā jogas kontekstā ir šie te slāņi. Ārējie slāņi, kurus tev ir iespējas sagatavot un noskaņot tādā veidā, lai šis te iekšējais dziļākais varētu iznākt priekšplānā. Nu, un tad te atkal var runāt par tādām kā, nu, atkal rietumu kontekstā, jā, mēs sakam meditācija, bet tāda kā darošās prakses ir, piemēram, šī te elpas kontroles un vizualizācijas un mantras un sajūtu vērošanas, un tad ir tās pasīvas, teiksim, novērojušas meditācijas. Ir atvērta vērošana, apzinātība, novērošana bez iesaistīšanās, nu, tāda kā, ka tu drīzāk pakāpies dziļāk sevī, bez tādas aktīvas darbības. Un dažiem dažkārt vajag kaut ko aktīvu, un dažiem dažkārt vajag kaut ko pasīvu. Un vislabāk varbūt, ka tu apzinājies, kāds ir tavs stāvoklis tajā dienā, tajā brīdī, un tu dari to, kas tev atbilst. Tajā pašā laikā ilgtermiņā ir labi atrast kaut ko vienu un turēties pie viena, lai tev būtu viena pamatprakse, un tad vairākas varbūt kaut kā citas palīdzošās, kas ir varbūt kā kaut kas papildu tehnika, ko tur izmantot noteiktos apstākļos, bet pamatā būtu labi saprast šo te savu atrast šo te savu vienu praksi. Neatkarīgi no tā, kādu praksi tu atrodi, jāsaprot, ka prāts klejos, un tas ir normāli. Mūsdienās populāri ir šīs te meditācijas nometnes un retrīti, un tur ir ļoti liels labums, kas ir cilvēkiem, jo ir jā, un tā tāda iespēja tā kā attiekties no ikdienas skrējiena un nonākt kaut šajā mierīgajā vidē, tad iedziļināties šajā dziļākajā savā dimensijā un iemācīties iepazīt sevi labāk. Šim ir arī nedaudz tāda kā riski, jo bieži vien tie ir cilvēki, kuriem varbūt nav tik liela tā meditācijas pieredze, un dažkārt viņi varbūt pārspīlē ar to, ka tā ir tādi bez mazai 10 dienu retrīti, kur cilvēks bez pieredzes uzreiz aizskrien. Un parasti šie nometnes vadītāji skatās līdzi, lai nebūtu tā, ka gluži bez pieredzes cilvēki iet, bet nu, ir bijuši gadījumi, kad viņa pastāst pētījums arī visvairāk tādi kā negatīvas pieredzes ir jā, tieši varbūt tādos kā intensīvos retrītos. Tāpēc jābūt uzmanīgi. Nu, jāsaprot, cik daudz tu atvainojos vari. Varbūt sāc ar tādu dažu dienu retrītu. Sāc pirmkārt ar to, ka tu katru dienu mājās kaut ko mēģini, un tad padomā, varbūt jātur vienas dienas vai pāris dienu tādu nometni, un nesākt varbūt uzreiz ar pārāk intensīvu praksi vairākas dienas. Jo tas, ko vismaz budismu kontekstā, nu šis vairāk budismu kontekstā, tas, ko jā, meistari un pieredzējušie praktiķi saka, kad rietumos tas, kā mēs budismu pazīstam, bieži vien ir izrauts no konteksta, teiksim, atkal tā pielāgots bišķiņ tādai patērētāju sabiedrībai, kur šī te meditācija ir paņemta un viņa tiek izmantot kā instruments atkal savu kaut kādu šo te mērķu sasniegšanai, teiksim, esi efektīvāks tur sportā vai tur savā biznesā un sasniegt šo un to, un iztrūkst šī te tāda kā filozofiskā morālā puse, tāda kā gudrības
atziņas, teiksim, attīstīšana. Un uzreiz bez mazliet apsēdies un ir tikai šī te koncentrēšanās un šo te mērķu sasniegšana. Bet pirmkārt, kāpēc tad tu to dari? Teiksim, šis te filozofiskais ietvars ir ļoti svarīgs, jo tu vari arī kaitēt sev, mēģinot pārāk intensīvi varbūt sasniegt šos te mērķus, un tu vari paņemt arī šo te meditāciju kā tādu instrumentu priekš sava ego. Un šeit jau izsens līdz ar ko ir dažādās tradīcijās raksturot šī te meditācijas negatīvā ietekme, teiksim, vai nu cilvēki ir par daudz darījuši, par intensīvu darījuši, teiksim, darījuši neklausot varbūt skolotāju norādījumiem, un, jā, tā skaitā arī, jā, visās, principā, tradīcijās ir, ir šīs te negatīvo pieredžu vēsture. Paskatoties no tāda, teiksim, zinātniska aspekta no mūsdienām, tas, kas var gadīties, teiksim, iespējami tādu negatīvu ietekmi no meditācijas pārāk neatbilstošas, teiksim tā, varbūt paaugstināta trauksme, ir bijuši arī, ka cilvēki, jā, kur panikas lēkmes varbūt, jā, gara stāvokļa pasliktināšanās, var pastiprināties arī depresija, dezorientācija, disociācija, depersonalizācija, varbūt dažādi veidi halucinācijas, fokus trūkums, hiperaktivitāte, kaut kādas atmiņas traumatiskas, kas tev ir bijušas, teiksim, viņas var iznākt priekšplānā, jo tu beidzot esi apstājies un ieklausījies un ieskatījies sevi, un šī kaut kāda lieta, ko tu esi turējis sevi, viņa varbūt iznākt priekšplānā. Un tas var būt daļa no tava atvesļošanās procesa, bet ja tu to dari varbūt tā kā nesagatavots, un jā, tad varbūt arī sliktāk, teiksim tā. Līdz ar ko, ja cilvēkam ir kaut kāda smaga garīgas veselības traucējumi, piemēram, akūta psihoze, šizofrēnija, smaga trauksme, posttraumatiskais stresa sindroms, tad meditācija var radīt, pastiprināt diskomfortu un arī, piemēram, pasliktināt simptomus. Teiksim, cilvēki, kuriem ir psiholoģiski trauma vēsture, tad meditācija var pamodināt neatrisinātas emocijas vai atmiņas. Um, Līdz ar to vienmēr vajadzētu konsultēties ar savu ārstu, teiksim, veselības aprūpas speciālistu. Un jums, ja cilvēkam ir kāda no šīm lietām, tad tur noteikti vispirms jākonsultējas ar ārstu, teiksim, kas no šī un cik daudz un kādā formā būtu pieejams un darāms, teiksim tā. Jo ir noteikti lietas, diagnozes, kur tas meditācija, lai vai kādā atkarīgs no formas, bet kur var kaitēt, ir meditācijas, ir kādas no šīm diagnozēm, kur meditācija noteiktā specifiskā dozā un veidā, un jā, viņi var palīdzēt, teiksim, bet jā, jāskatās līdzi. Teiksim, tā absolūtam lielākajam daļai cilvēku diez vai būs kaut kādas problēmas. Arī, ja paskatās pētījumus, tad absolūtam vairākumam nav problēma. Drīzāk ir problēmas ir atkal, jā, pa daudz, par ātru, par intensīvu, bišķiņu varbūt kaut kur neatbilstoši. Piemēram, cilvēkiem, kuriem ir noslēdz uz tādu kā disociāciju, un tad viņiem varbūt, jā, ir specifiskas tehnikas, kas būtu vajadzīgas. Jebkurā gadījumā ir kaut kāda tāda sāsnāta situācija, un tā var būt, tad jā, jākonsultēs vai no ģimenes ārstu, vai psihiatru, vai psihoterapeitu. Ja ir tāds ārkārtas situācija, tad var zvanīt uz krīzes centru, un ja pavisam bēdīgi, tad jā, uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo var būt pāsinājumi, nu, tas vienkārši jāņem vērā, bet, nu, tas ir kaut kāds 0,1%, teiksim, nu, tur, es tagad nav par rokai statistika, bet, jā, ja jūs sākat mierīgi un vienkārši, tad nevajadzētu būt nekādām problēmām. Drīzāk ir jāmēģina attīstīt sevi šī te spēja ieklausīties un apstāties un sajust, teiksim, sākt ar 3 minūtēm, pāriet uz 5 minūtēm katru dienu, un tad pamazām te jau tā sajūta izveidojās. Nu, vienkārši bišķiņ tā intuīcija jātīsta. Varbūt nesākt uzreiz ar stundu.
no tāda bišķiņ vieglāka aspekta, no tāda psiholoģiskā. Mm, ir tāds interesants fenomens, ko sauc par garīgo apiešanu, jeb spiritual bypassing. Un kad, jā, mūsdienās tās trends, ka visi, nu, tagad būs garīgi un visi meditēs, un tad psiholoģiski tur arī var būt tā, ka tas mazais es, tas ego bišķiņ apmāna tevi. Varbūt tu kaut kādā brīdī izvairies no dusmām, tu sāc domāt, ka tu esi pārāks par citiem, tev ir ļoti liels ideālisms, tu jūties atdalīts no citiem, um, tu koncentrējies tikai uz šīm te augstajām idejām, tikai uz pozitīvo, un tāds pārspīlēts optimisms tev varbūt māja degnos, bet saka, nē, tikai pozitīvais. Izliecies, ka viss ir kārtībā, bet varbūt, ka tā nav tāds amerikāņu smaids, teiksim. Un doma, ka tev ir jāpaceļas pāri savām emocijām, nu, ka tu, principā, tu sāc ignorēt vienkārši savas emocijas, savu iekšējo pasauli. Principā, tu izvairies. Tāpēc, jā, tādā ilgtermiņā arī, ja tu jau praktizē, tad, jā, ieskaties sevī, vai gadījumā tu neesi kaut kur to sācis izmantot kā instrumentu tam, lai izvairītos no kaut kādiem sava ego aspektiem. Jo meditācija nav gluži, lai spodrinātu tavu ego kažoku, teiksim tā. Meditācija drīzāk tādā ilgtermiņa kontekstā, tāda kā garīgās prakses kontekstā ir šī tava ego tvēriena atlaišana pamazām. Jo lielāks tvēriens, jo mazāk tu esi apzināts par savu dziļāko šo te es. Jo mazāk tev ir šis te tvēriens, jo dabīgi caurspīdīgāks un skaidrāks ir tavs redzējums un dziļāku pamatu tu atrodi dziļāk sevī, nevis šajās te ārējās prāta ego struktūrās. Jo meditācija īpaši mūsdienās var kļūt par tādu kā bēgšanu no sevis. Tu vari uzvilkt šīs te brilles un dzīvot savā iedomātajā pasaulē. Saku no pieredzes. Vēl kas ir populārs mūsdienās, ir šī te advaita, jeb nedualisms, tāda filozofiskā pieeja, ka viss ir viens. Un tādā dziļākā būtībā viss jau ir viens. Teiksim tā, šis te dziļākais slānis, jā, ir vienotība ar visu, ar dabu, ar visumu un tā tālāk. Bet arī šeit mūsdienās īpaši paskatās, kas notiek apkārt, ir arī tāda kā sava veida izvairīšanās, teiksim. Šad tad, šur tur, tāda kā psiholoģiski, teiksim, tāda šajā tādā filozofiskajā pieejā tieši. Un ir pat cilvēki, kas saka, tev nevajag nemaz meditēt, kad tu jau esi apgaismots un tev nekas nav vajadzīgs. Un pat uz darbu nav jāiet un tā tālāk. Nu jā, tad tu beigās paliec gultā un slinko bez darba un dzīvo savu apgaismoto dzīvi dīvainā. Nu šajā kontekstā man patīk, teiksim, tas, ko Kens Vilbers ir teicis, ka jā, šie te apziņas stāvokļi, respektīvi šī apziņas slānis, šis dziļākais, viņš ir bez maksas, viņš jau ir pieejams, viņš ir brīvs, bet šī te tava māja, šī tava struktūra, kas varētu iemiesot un uzturēt šo te dziļāko, šo te gaišo apziņas meditīvo stāvokli un ienest viņu ikdienā, tad šī struktūra ir jānopelna. Respektīvi, tev ir jāstrādā pie sevis, lai tā māja būtu pietiekami kārtīga, skaidra, stipra, lai tu varētu noturēt šo te meditācijas dziļumu. Jo viens, ka tu varbūt meditācijā aizej dziļumā, un tad tu atkal atnāc atpakaļ, un tad liekas viss. Jo mēs visi atnākam atpakaļ, ja mēs neesam kaut kādi svētie, un 99,99% mēs visi esam iesācēji, teiksim tā, mani ieskaitot. Tāpēc metīvs stāvoklis ir pieejams, viņš ir dabīgs, viņš ir katram un katrā, bet mums ir jāatrod šī te savu prakses pieeja un veids, kā šo te savu uzņemt spēju un noturēt spēju stiprināt. Kad tu esi no rīta pameditējis, piemēram, tu vari ikdienā iet un būt šajā iekšējā gaišumā, teiksim tā. Priekšā tev jāstrādā ar sevi, jāstrādā ar šiem te ārējiem slāņiem, ar šo pašu
ķermeni fizisko un emocionālo un mentālo, nu, līdzīgi kā tas bija jogas pieeja par slāņiem. Tev ir vajadzīgs darbs ar sevi, lai tu varētu izpaust šo te savu dziļāko daļu. Jo pretējā gadījumā, nu, nedaudz, teiksim, par psihedēliskām vielām, un tas ir tāds arī tāds mūsdienu trends nedaudz. Uh, Tev ir šis te lielais tvēriens, ego tev nelaiž vaļā, un tev ir sāpīgas lietas, un kurš sāpīgās pieredzes tev ir padarījušas vēl ciešāk aizvērt. Un tad ir cilvēki, jā, kur mēģina šīs te psihedēliskās vielas, daži vienkārši kā eksperimentu, daži, kur tiešām grib uh, nedaudz brīvāk justies sevī no dēļ kaut kādām, teiksim, psiholoģiskām lietām. Bet jāsaprot, ka šīs te psihedēliskās vielas, viņas savā veidā vardarbīgi, teiksim, šo tavu aizsargu slāni ats, atplēš vaļā, teiksim tā. Un tev tā durvis atverās strauji, un tur būtu uzlec ļoti augstu kaut kur, un tu kaut kas saliekās pa plauktiņiem, bet atceries, ka tu augstu uzlecot, tev arī būs jāpiezemējas. Un nereti ir tā, ka piezemējoties, tālēni izsakoties, tu arī vari salauzt savu kājas vai vēl kaut ko. Jo šis ir tāds bišķiņu vardarbīgs veids bieži vien. Un tur jābūt ļoti uzmanīgam. Ja paskatās atkal pētījumus un literatūru, tad, jā, ir, protams, kaut kādas valstis un štati ASV, kur tas ir legalizēts, un kaut kādas no šīm te vielām. Bet, ja pastāv atkal pētījumus, tad tur ir noteikti depresijas forma, kuros ir pierādīts un pētīts un pierādīts, jā, ka tas var būt efektīvi noteiktās devās, teiksim tā, speciālistu uzraudzībā. Bet personīgi es noteikti to neieteiktu kā tādu eksperimentu, teiksim, ko tu vari tā vienkārši brīvi iet un darīt, jo tu vari, tev tās durvis atverās un tu vari visādas pieredzes varbūt. Un ir cilvēki, kuriem bijuši ļoti negatīvas pieredzes, kas ir traumējušas viņus, un ir bijuši cilvēki, kuri saka, jā, ka viņiem ir bijuši ļoti pozitīvi, teiksim, un arī praktiski noderīgi, teiksim tā, nu, tādā ziņā negluži kā turismu, bet ja tev ir noteikti diagnoze, kur tev ārsts varbūt iesaka, nu, vai arī vismaz neiebilst, teiksim, nu, un ja tas ir kaut kā noteikti speciālistu uzraudzībā, atbilstoši speciālistu uzraudzībā, nu, tad var būt, bet tādā meditācijas kontekstā neviena lielā tradīcija, teiksim, neiesaka to. Līdzīgi arī savā ziņā par biohackingu. Tad mūsdienās ir suplementi un vingrojumi dažādi, unikāli, un detoksifikācija un gadžeti un viss kaut kas, un ģeneriskā testēšana un viss, un tā skaitā meditācija, teiksim tā. Un tas viss ir labi un nav slikti, bet paskatās filozofiski nedaudz dziļāk, tad arī tas kaut kādā brīdī var kļūt par tava ego spēli. Principā tu vienkārši mācies būt efektīvāks savā šajā te vēlmju skrējienā un ciklā, teiksim, nu, tu kļūsti efektīvāks patērētājs savā veidā, tu vienkārši izbaudi vairāk, un tu joprojām esi kaut kur perifērijā, teiksim, tu sevi optimizē priekšbaudas. Un tādā jogas filozofiskā tādā skatījumā tas arī gluži nav tās, tu to dari priekš sava ego kaut kādā ziņā. Un tāpēc, jā, ja tu gribi patiesi tādu garīgu praksi, iekšēju izaugsmi, tad arī tu noteikti mēģini optimizēties un būt efektīvs un veselīgs un tā tālāk, bet tas viss ir ar mērķi varbūt vairāk iekšējai izaugsmē un šai te brīvībai, nevis priekš tā, lai tu labi izskatītos spogulī, teiksim tā, jo tas viss kā caurumu lāpīšana. Daudz lietas, ko mēs darām ikdienā, ir lietas, pēc kā mēs skrienam, ir tāda kā iekšēja cauruma lāpīšana. Un mēs varam tajā caurumā visu kaut ko likt iekšā, bet tas caurums neizlāpās, jo tā būtībā tā problēma ir dziļāka nekā mēs viņu mēģinam tā kā ielāpus uzlikt. Problēma ir tajā, ka mēs nezinām, kas mēs esam. Tālēni izsakoties. Tāpēc no praktiskā aspekta, lai iepazītu sevi labāk, tā kā ir rakstīts virs tempļa Delfos, tā kā arī ir
arī indiešu gudrie teikuši jogas filozofijas, tā teikt, aspektā. Es iesaku 3 līdz 5 minūtes katru dienu. Vislabāk, ka tu atvēli savai meditācijas praksē konkrētu vietu un laiku. Ja tas ir viens kaut kāds laiks un viena vieta, tev rodas ieradums. Un mēģini padarīt šo ieradumu patīkamu, jo tev būs vieglāk pārliecināt savu prātu un ķermeni un emocijas darīt to, ja tas ir kaut kas patīkams. Savādāk tu līdzīgi kā ar vingrošanu, tu vari paņemt milzīgu klāstu ar vingrinājumiem, un ne tu viņu darīsi, ne arī tev tur būs kaut kas patīkams. Tu vienkārši, jā, ja tev ir ļoti liels gribas spēks, tu varētu, bet kaut kāds gribas spēks, protams, ir vajadzīgs, bet jāsāk ar tādu devu, tādu dozu, kas ir apēdama, sagramojama, teiksim tā. Nu, te jāsaprot, kur tu esi pašlaik, un tās 5 minūtes dienā ir labāk nekā mēģināt pusstundu dienā, kur tu varbūt to neizdarīsi. Pirms meditācijas varbūt relaksācija. Tu vari nogulties, tu vari kājas uz krēsla ar spilvenu, tu vari kājas pa sienu uz augšu, uz grīdas nogulties. Jebkura pozīcija, kas ir ērta, kur tu vari atslābināties. Un dažreiz atnākot pēc darba mājās, tas ir vislabākais, ko tu vari izdarīt. Un tad apsēsties un veltīt pāris minūtes tādai kā apzinātai praksē. Jo meditēt guļus ir grūti, vienkārši uzreiz, gan arī uzreiz tu ļoti ātri to vari aizmigt. Un par sēdēšanu būtiskākais ir mugura taisna, bet arī, lai ir relaksācija iespējama. Piemēram, tu vari spilvenu palikt augstāku, tu vari uz krēsla sēdēt, tu vari uzlikt kaut ko atbalstu muguras lejas daļai. Tādā veidā tu būsi taisns, bet muskuļi nepārsprings. Ir dažādi veidi uz grīdas veidi, kā sēdēt, bet nav nevainas arī uz krēsla sēdēt. Atkal jau spilvens, vai nu uz krēsla spilvens, vai nu uz grīdas spilvens, un mēs redzam, ka mugurkaula izliekumi ir saglabāti. Ir šī jostas daļas lordoze un kakla daļas arī izliekums saglabāts. Līdz ar ko tas ir tas, kas vajadzīgs. Un par elpošanu svarīgi būtu, ka tu neelpo ar pleciem un neieelpo tīri uz augšu, bet ka tu mēģini diafragmu iesaistīt. Diafragma ir šeit, un diafragma aktivizējoties panāk bišķiņu uz leju, līdz ar ko to vēders izspiežās uz ārpusi ielpas laikā. Un to var trenēt guļus. Apguļās, ceļi saliekti, spilvens zem galvas, viena roka uz vēdera, otru uz kroškurvi, un ielpā tu ļauj vēderam pacelties, un izelpā tu ļauj visam atslābināties, bez spēka. Tā tu pamazām iemācies diafragmālu elpošanu guļus, un pēc tam var sēdus. Un meditācijas laikā tu vienkārši mēģini saglabāt šo te ērto, mierīgo elpošanu. Par acu pozīciju, dažādas tradīcijas, dažādas pieejas. Pārsvarā visi grib mēģināt ar aizvērtām acīm, bet jā, no pieredzes sakot, atkal ātri vien tev prāts aizklīdīs un miegs uznāks un domas un kas tik ne, kādi tik seriāli tev tur nesāksies. Tāpēc ir variants ar vienu ar atvērtām acīm, ka tu fokusē skatienu uz varbūt kaut kādu koncentrēšanos objektu, vai arī, ka tu turi acis neitrāli, atslābinātas, it kā vērstas nedaudz uz leju. Nu, jebkurā gadījumā ideālākais, ko es teiktu, būtu atslābināts acu skatiens, daļai atvērtas, daļai aizvērtas, teiksim tā. Bet nav nevainas arī atnākot mājās, pasēž pāris minūtes ar aizvērtām acīm, pālpo, un tagad nervu sistēma ir nomierinājusies, sabalansējusies, tad tu varbūt safokusē skatienu, un varbūt tas vizuālais koncentrēšanās objekts tev palīdzēs. Un tad tu vari atslābināt skatienu uz leju, un tad atkal safokusēt. Nu, tad, ko dažādos veidos tu vari mēģināt eksperimentēt. Kas vēl jāņem vērā, ka tu savācot skatienu fokusēt uz punktu, tas tev stimulēs simpātisko nervu sistēmu. Tas tev bišķiņ tā kā aktivizēs.
Atkal, ja tu atslābini acu skatienu un skaties it kā pa sāniem uz malām, un tas tev aktivizē perifēro redzi, un tā ir vairāk bišķiņ kā parasimpātiskā nervu sistēma. Līdz ar ko, ja tu gribi nomierināties, ir tāda kā gradācija, teiksim, aizvērtas acis, jā, daļēji atvērtas acis, kur tu neskaties neko konkrētu, tu laid skatienu tā uz visām pusēm, un tad savākts, fokusēts skatiens, tad tas būs jau aktivitāte lielāka nervu sistēmai. Līdz ar ko, ja tu gribi nomierināties, tur būtu nav uzreiz jāsēž un jāurbjās cauri kaut kādā meditācijas objektā vizuāli, varbūt sākumā tu vari atslābināties. Te pašā laikā, ja tu no rīta pamosties un tu mēģināsi ar aizvērtām acīm, tad varbūt jā, tev būs grūti savākties. Tāpēc, piemēram, no rīta varbūt tu labāk kaut ko konkrētu skaties. Un tā kā ir jāpaeksperimentē un jāsaprot. Un roku pozīcija. Nu, piemēram, tu atnāc no darba mājās, tu esi noguris, tu apsēdies, sākumā to plaukstu uz leju, vienkārši atslābinies. Kaut kādā brīdī tu jūties, ka pēc minūtes tu bišķiņ gribi vairāk savākties, tu plaukstas ieliec klēpī viena virs otras. Un tu gribi kaut kādā brīdī vēl vairāk savākties, saoptimizē šo te elpošanu, vairāk sajust varbūt šo te sirds centru, kā saka, meditācija, kā es teicu, arī šajā sirds centrā var būt, nu, sirds čakra. Tad tu vari sakļaut plaukstas un sajust, ka tu elpo, iztēloties, ka tu elpot caur šo te sirds centru. Un jebkura no šīm pieejām var būt. Nu, tā praktiski rezumējot, esi pirmkārt labestīgs pret sevi, nemēģini darīt vairāk, kā tu vari, nevardarbība pret sevi, pret citiem, tā teikt, apsēdies komfortabli ar taisnu muguru, bet komfortabli. Atslābinies, palēnini elpu, bieži vien tieši šī te elpas palēnināšana, tā kā ļaušana izelpot līdz galam, un ļautai izelpai bišķiņ garākai palikt, un elpas frekvence, tā kā biežums paliek lēnāks, tu tevī parādās bišķiņ telpa vairāk, un tad domas varbūt, ka mazāk skrien, un tu sāc jau ieklausīties vairāk, tu klausies nevis ne tik daudz tur varbūt, ko prāts un domas šaudās, bet tu drīzāk sajūti šo te elpu, sajūti šo te ķermeņa pozu atslābināto. Un, ja prāts pārāk aktīvs, tad tu vari varbūt skaitīt līdzi izelpas, katru izelpu skaitīt. Tu vari atkārtot kādu mantru pie sevis vai kādu lūkšanu, kas tev patīk, piemēram, nu, atkārto kaut ko, kas tev patīk, kaut vai miers atkārto, un, teiksim tā, uz katru izelpu klusībā pie sevis miers, prātā pie sevis, nav obligāti skaļi. Nu, tu vienkārši pieturi prātu pie kaut kā. Bet tas nav tā, ka tavs prāts taisa uzdevumu, tev visu uzmanību uz prātu uzdevumu. Drīzāk ir, ka tu atrodi balansu starp ķermeņa izjūtu, starp elpu, starp iekšējo noskaņu, un tā prāts vienkārši pasako līdz tavai elpai. Jo ir divi varianti, vai nu tev ķermenis un emocijas un dzīvespēks un viss tā kā ir zem tev prāta un tev prāta kustība vienkārši to maļ, vai arī tu ļauj bišķiņ atlaid to prāta tvērienu, ļauj elpai palielināties un ļauj savam prātam pasakot līdzi, nomierināties, tā kā iet tajā elpas ritmā. Vai nu tavs elpa seko tavam prātam, ja tavs prāts ir aktīvs, vai arī tavs prāts seko elpai. Un prātam ir jāiemācās bišķiņ, es teiktu, pazemība. Tā kā nolaisties bišķiņ no sava turņa un pasakot elpai. Bez tādas pazemības nekur tālu nevar tikt. Pazemība savā ziņā simboliski nozīmē, ka tu, jā, nolaidies zemāk bišķiņ, kad nolaidies zemāk pie zemes, un tad ķermeņa izjūta un elpa var tiešām palīdzēt šajā visam. Un tāpēc mana tāda pašreizējā meditācijas definīcija, ka meditācija ir māksla paļauties uz nezināmo. Māksla, jo, ja tu to dari, nu, katru dienu, un principā
jebkura meditācija ir kā radošs process, un ne jau tas, ka tu tur kaut kur apsēdies un kaut ko mēģini izdomāt un radīt mākslīgi, bet drīzāk tev jāatrod veids, kā atslēgt šīs savas iekšējās durvis. Un pārsvarā tā viena atslēga strādā, bet varbūt dažādās dienās, dažādos momentos tev varbūt bišķiņ cita pieeja jāatrod, un bišķiņ jāatrod tas veids, kā atslābināties, kā paļauties. Un te ir tas moments, kad tu paļaujies un tieši uz nezināmo, jo nu, vismaz man noteikti, un es domāju, ka lielākā daļai cilvēku mēs pārsvarā jau dzīvojam savu prāta kastē. Jā, prāts, kurš ir savācis idejas un lietas un visu kaut ko, kas viņam patīk, un izveido šo savu mazo personību un savu mazo šo te kastīti, kur viss ir labi. Un tas ir savā veidā ērts būris, bet tas joprojām ir būris. Un kaut kur mūsu šī dziļākā daļa, viņa augst brīvības. Un tas nav tā, ka tu skrien ārā un traku un esi bez prāta. Drīzāk tas ir tā, ka tu atrodi pamatu un drošību un mieru pats sevī. Un tas ir kaut kas ir ārpus tava prāta pašreizējām robežām. Tāpēc tev jāiemācās atrast un paļauties uz šo te savu daļu, kas ir dziļāk par prātu. Tā nav gluži zemapziņa, tas ir šī te dvēseles šis te pieskāriens. Um, Tāda praktiskā veidā tas, ko es daru, es iedodu sev telpu. Tas nozīmē, ka es apsēžos, ka es ļauju savam prātam pasakot līdzi elpai, un dažkārt es dodu prātam uzdevumu, piemēram, paskaitīt elpas, atkārtot kādu, varbūt īpašību, ko es gribu, piemēram, miers vai gaišums. Un es, jā, iedodu prātam uzdevumu vienkārši, lai viņš seko līdz elpai, nomierinoties un palēninoties elpai, un prātam esot kaut vai šajā vienā lietā. Viņam vienkārši viens uzdevums, tā kā, nu, piemēram, sekot elpai vai skaitīt elpu. Tad viņš no tā, ka viņš lēkā uz 10 lietām pastāvīgi, viņš ir pie šīs te vienas lietas. Un esot pie šīs te vienas lietas, viņš pārtrauc tērēt spēku uz visām pusēm. Viņš saglabā šo te vienu lietu. Un līdz ar ko tev ir uzkrājis neliels tāds kā potenciāls, tā kā enerģija bišķiņ atbrīvojās. Teiksim tā, tu pārstāji kā vāveris skriet pa daudzām zariem. Tu paliec pie vienas lietas, tu pasako elpai, tu palēnini elpu, tu palēnini prāta skrējienu, un tevī parādās brīva telpa. Un šo te brīvo telpu tu ar labvēlīgu attieksmi ievirzi, vismaz es kā es daru, es ievirzu kruškuru centrā, tur, kur ir, atkal atceroties šo te bildi par čakrām, teiksim tā, ir šis tas sirds centrs, kruškuru centrā. Un šis tas sirds centrs asociējas ar mieru, ar mīlestību, ar labestību. Kaut kas, kur mēs jūtamies droši un mājās. Jo uzliekot, kad mēs sakam es, mēs jau arī uzliekam roku uz kruškuru centru. Mēs jau neliekam roku uz galvas. Mēs uzliekam roku uz kruškuru centru, uz šī te garīgās sirds vietas. Tas tā kā spontāni bez mazai. Tāpēc tā ir vieta, kur sajust klāt esamību ir salīdzinoši vieglāk. Un šī vietas kruškuru centrā viņa var palīdzēt nomierināt prātu. Teiksim, ka tas ir tā, ka tu mēģini nevis ar prātu apturēt prātu, un tu cīnies. Tev ir viena doma, kas griežās, un tu mēģini ar citu domu viņu tā kā apturēt un apēst. Un tu mūžīgi cīnies savā prātā, mēģinot apturēt kaut kādas domas. Tas ir tā kā nebeidzams stāsts. Tas nekur tālu neaizvedīs. Bet drīzāk tu atslābinies, tu pasako līdzi savai iekšēji izjūtai, tu ar labvēlīgu attieksmi pamēģini pamodināt šo te miera izjūtu, labvēlības izjūtu. Tu ievirzi šo te apzināšanos un koncentrēšanos un elpu šajā kruškuru centrā, un tevī pamazām pamostās kaut kāda šī te klātbūtnes sajūta, kaut kas, kas tev liek justies kā mājās, kā it kā tev būtu tāds kā miera piepildījums. Un tas nav saistīts ar tavu domāšanu, tas ir drīzāk saistīts ar tavas domāšanas palēnināšanos. Tas ir kaut kas, ko tu piedzīvo tad, kad tu redzi skaistu saulrietu, piemēram, vai arī kaut kas,
kas tev ir bijis, sēžot kādreiz pie ugunskura. Kaut kas, kas ir spontāni iznācis un pamodies kaut kur dziļāk, it kā dziļāk no tevis, it kā ap tevi kaut kāds miers, kas ir ārpus, ārpus tavu prāta kustības. Un šī ir tā iekšējā klātbūtne, un šī ir tā meditācijas klātbūtne. Tāpēc meditācija šajā sirds centrā, tas ir, es teiktu, tāda droša vieta, mierīga vieta, kur mēģināt šo uzmanību virzīt. Bet tā ir tikai mana pieeja pie tam pašreiz. Pēc gada es jau varbūt kaut ko citu teikšu, un tāpēc vienkārši pasaku, kā man ir tagad. Ja kādam no jums ir um, kādas no šīm idejām, varbūt iedod iedvesmu savai praksē, pamēģināt kaut ko, nu, tad jūs to varat pamēģināt. Bet tas nav gluži galējais vārds. Ir jābūt gudrībai un intuīcijai apzināties, kas katram ir vajadzīgs. Jo mums katram vajadzētu praktizēt arī tā teikt, savu garu, šo te iekšējo klātesamību. Garīga dzīve nozīmē iedot telpu un laiku savam šim te garam. Nu, nosacīti garam. Tu iedod telpu, respektīvi tu velti telpu un laiku. Laiks ir kā prāts un telpa ir kā ķermenis. Tu ķermenī un prātā um, izveido to iespēju savai šeit dziļākajai daļai iznākt priekšplānā, klāt esamībai šim tam mieram. Jo mūsos visos elpo, tā teikt, visums elpo katrā no mums. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām sajust. Un sajust to var tieši šī tas sirds sajūta, šis te intuitīvā šī te miera noskaņa. Mūsu sirds ir līdzīga kā mūzikas instruments, kā arfa vai kā kokla. Un mums ir jānoskaņo tikai šīs te stīgas. Un jāļauj visuma elpai plūstot šīs te stīgas spēlēt. Jo meditācija nav gluži kaut kas, ko mēs darām. Meditācija ir, nu jā, sākumā mēs noskaņojamies, mums ir šis te process, kur mēs ārpusē savācamies, bet būtībā tas ir kaut kas, ko spēlē mūsos un caur mums. Ļevam Tolstojam bija labs teiciens, ka katrs cilvēks ir kā kristāls, un kristāla uzdevums ir nevis censties spīdēt, bet drīzāk attīrīt sevi tādā veidā, lai mūžīgā gaisma var spīdēt ar tevi savā unikālajā veidā. Un par to ir stāsts. Savā ziņā tev ir jāmācās katru dienu kļūt veselam pašam sevī, kļūt kā šeit olai, vesels pats sevī un atjaunot šo savu iekšējo resursu. No tāda īstenībā mēs atkal, kas notiek fizioloģiski smadzenēs, tad smadzenes ir kā tumša telpa, teiksim. Smadzenes vienkārši uztver impulsus. Ir iedegās viena gaismiņa, iedegās cita gaismiņa, viņas pastāvīgi klejo no viena impulsa pie cita impulsa. Un tad viens ir spožāks, viens ir ātrāks, un tas nekad nebeidzās. Un no tāda fizioloģiska aspekta meditācija var uztvert, jā, kā tiešām tādu treniņu virzīt uzmanību. Restīvi, tu esi izvēlējies vienu no šiem te impulsiem, šo te gaismiņu, piemēram, tu izvēlējies elpošanu. Un tas ir pastāvīgs signāls, kur tu vienkārši ikdienā neapzinājies. Viņš ir blāvāks salīdzinoši nekā ar skaļu skaņu, kas tev varbūt pēkšņi, ko tu dzirdi vai kaut kādām krāsām. Bet tā ir viena lieta, ko tu izvēlējies, un tā gaismiņa ir tāda pastāvīga, un tu laiku pa laikam tā uzmanība aizklīst, bet tu atkal atgriezies. Un tādā veidā tev tīri fizioloģiski pamazām iemācies tā kā savākt uzmanību. Aizklīsti, atgriezies. Bet tev jāatrod kaut kas, kas tev patīk šajā visā. Kaut kāds, citi vienkārši liek mūziku varbūt fonā. Citiem ir sveces liesma. Bet, jā. Um, bet nobeigumā, man patīk vairāk tāda kā tā alegoriska varbūt pieeja, jo kaut kur intuitīvi mēs varam daudz ātrāk tikt pie tā, ko mēs meklējam. Varbūt ne tik daudz ar prātu un zinātni iet, lai gan tas var iedvesmot un palīdzēt, bet šī te iekšējā spontānā pieredze ir kaut kas, kas tev dod šo
spēku un iedvesmu iet un turpināt un meklēt. Un stāsts ir, teiksim, simbolisks tāds, ka tu esi tumšā naktī un kaut kādā brīdī varbūt tu ieraugi Jāņtārpiņu, kurš ir iededzies, viņš tā kā spīd ar gaismu. Un visā tajā nakts melnumā tas ir tas gaišums, kas tev ir, un tad tu turies pie viņa. Uh, Pēc kaut kāda laika varbūt mākoņi atsedz debesis, un tu ieraugi zvaigznes. Pēc zvaigžņu gaisma tā kā nedaudz izgaismo to telpu, tu jau vairs neesi tik lielā tumsā. Vēl pēc kaut kāda laika parādās mēnesis. Un mēnesis jau ir daudz spožāks, un tu redzi jau daudz labāk. Un tev pamazām, pamazām likās, ka tur Jāņtārpiņš ir vislielākā gaisma, tad tu zvaigznes ieraudzīji, un tad tu mēnesi ieraudzīji, un tu visu laiku liekas, ka jā, nu tas ir tas. Bet gal galā pamazām uzaust saule, un viss izgaismojās. Un uzaustot saulē, tev viss top skaidrs. Tāpat arī ar meditāciju. Tu vari lasīt, cik grāmatas gribi, un iet uz kursiem, kādiem tu gribi, un klausīties podkāstus un lekcijas un visu kaut ko, bet tas, kas tev ir jāizdara, ir vienkārši jāsāk un jāsāk mēģināt un darīt, ieklausoties sevī, uzklausot kādu, kuram ir pieredze, atrodot lietas, kas tevi iedvesmo. Jo nav svarīgi, teiksim, tik daudz, ko tu izlasi, kas ir pētīt vislabākā metode, tev jāatrod varbūt sava metode. Un tur ir drīzāk tas darbs ar intuīciju un ar sevi. Tā kā tu ej racionāli, tu vari apšaubīt lietas, tu dari visu, kā cilvēkam pienākās, tu izmanto veselo saprātu. Bet gal galā veselais saprāts ir, jā, viņš ir augsts sasniegums, bet tas, ko mēs gribam, ir pamazām, pamazām attīstīt arī šo te intuitīvo pusi. Un meditācija priekš tā ir, jā, tas ir tas, kas vajadzīgi. Nu, lūk, piemēram, jūs paklausāties, kā viens cilvēks savu pieredzi padalās, un varbūt jums ir kaut kas, kas palīdz no tā visa. Nu, piemēram, es esmu mācījies un turpinu mācīties pie savu meditācijas skolotāja šī Činmai, un man patīk, ka pie viņa ir tāda kā šī te spontāna, tāda intuitīva pieeja, teiksim, un ir runa ļoti bieži par šo te sirdi un par šīm te vērtībām, tādām dziļākām, kas asociēs ar šo te sirds klātbūtnes sajūtu. Un viņš deva kaut kādas instrukcijas meditācijai, un dažādiem cilvēkiem mēdz viņš dot dažādas instrukcijas. Bet pašā pamatā ir šī te intuitīvā klātbūtnes izjūta, kaut kas, uh, ko cilvēks nonākot šāda, te, teiksim, uh, es teiktu, apgaismot svēta cilvēka klātbūtnē, kaut kas, kas tevī spontāni pamostās. Jo līdzīgi kā piemēra ar sauli, kad saule uzaugs, tad viss kļūst skaidrs. Un mums katram ir iekšā šī saule, intuitīva šī dvēseles gaisma. Un no katra mums ir mākoņi, kas aizsardz to visu. Mums pašu prātu un emocijas, un jūra, kā nemierīga jūra, kas mums to visu sedz un visu uz visām pusēm bango. Bet tagad tu teiksim, sastopies ar cilvēku, kas ir praktizējis šo iekšējo sauli un kopis un stiprinājis to gadiem ilgi, teiksim, tā, un viņā šī saule ir izpausta, teiksim, tad tas, kas notiek, ka tava šī iekšējā saule rod iespēju arī iznākt priekšpā, viņa tā kā kļūst stiprāka. Tāpēc ir vērtīgi arī aiziet dažkārt uz kādiem meditācijas kursiem, nu, teiksim, pastīties uz cilvēkiem, kas praktizē, un mūsdienās ir ļoti daudz dažādas vietas un pieejas un tā tālāk, un es domāju, ka 21. gadsimts ir tas laiks, kad ir pienācis laiks, un mums pat īstenībā nav citas izējas, jo tas informācijas apjoms, kas mums katru dienu gāžās cauri, ir tik liels, ka mums ir jāatrod iespēja, kā nepazaudēt sevi. Līdz ar ko, jā, nu, daži no šiem citātiem, ja tu vēlies iepazīt, mācīties sevi, iepazīt sevi, tad atceries, ka tavs sirds ir tevis paša patiesais spogulis. Un mīlestība ir Dieva dzīvības elpa mūsos. Tā, nu es ceru, ka kaut kas no šī visa
būs noderīgs kādam no jums. Un lai labi veicās praksē, un lai katrs atrod šo savu meditācijas veidu, jo katram būtu ļoti tiešām noderīgi kaut vai relaksācijas vingrinājums. Atnākot mājās, nogulties, uzlikt mierīgu mūziku, nogulties ērtā pozīcijā, spilvens zem galvas, spilvens zem ceļiem vai kājas uz krēsla, mierīga mūzika. Un viss. Neko citu nedarīt. Un varbūt, kad rodas iedvesma pēc tam, pēc pāris minūtēm, apsēsties, paelpot, pasakot līdzi elpai. Un varbūt pamazām ar gadiem attīstīsies šī te koncentrēšanās spēja. Un kaut kad pienāks laiks, kad šī te meditācija kā iekšējais saule no kaut kādas dziļākas tevis daļas iznāk priekšplānā. Un tad, kad tas nonāk, tad daudz lietas paliek skaidrs un prāts nomierinās. Un, un tā ir tā brīvība, ko mēs neapzināti meklējam. Tas piepildījums, ko mēs meklējam. Tāpēc, lai veicās. Paldies!